Sveiki visiem, kas ir ieradušies tiešraidē un kas skatīsies arī uz ierakstu. Ko stādīšos priekšā tie, kas man vēl īsti nepazīsta. Es esmu Inga Gromova, alternatīvās medicīnas pasniedzēja, lektore, ja, un tāpēc ļoti daudz pasniedzu tādas alternatīvas metodas, kā elpošana, akupresūra, dažādas dau tehnikas, viss, kas saistīts arī ar muskuļiem, viss, kas saistīts arī ar veselību. Un šodien mums ir tāda elpošanas prakse, kur jūs varēsiet pārbaudīt, kā jūs protat elpot. Jūs sapratīsiet, kad izrādās elpošana nav tik vienkārša, cik jūs pareizi elpojat. Caur elpošanu jūs noskaidrosiet, kāds ir jūsu veselības stāvoklis. Mēs veiksim dažādus testus. Un beigās man priekš jums būs tāds jauks piedāvājums. Sākšu ar to, kāpēc vispār mums šī elpošanai ir vajadzīga un kā tad tā visa sistēma mums tur strādā. Jo es jau ar to nodarbojos jau no 2008. gada un visu šo te laiku neesmu vispār lietojusi nekādus medikamentus. Jāsaka, vispār, kad ļoti reti, kad slimoju, protams, kad saslimstu, tad es vienmēr priecājos, jo tad es varu beidzot pielietot kaut kādu savu metodi. Lūk, un šī elpošana man ir izlaista ne tikai caur manu prizmu, bet caur ļoti daudz cilvēku pieredzēm. Un es esmu redzējusi, kā šī elpošana strādā, kā darbojas. Un jāsaka tā, ka katrā manā kursā, kas pie manis mācās, cilvēki ir uzlabojuši savu veselību un tiešām ar tādu atzinību vienmēr man raksta, un sevišķi, kad satiek kaut kādos pasākumos, jā, tad vienmēr pateicīgi jā, par to, jo elpošanai tiešām ir ļoti liels spēks. Un tāpēc pats svarīgākais, kas jums ir jāzina, kad viss tās mūsu problēmas un slimības rodas no stresa, jo tad, kad mēs kaut kā negatīvi reaģējam uz šo dzīvi un sākam pārdzīvot, bēdāties, skumt, dusmoties un tā tālāk, ja, tad mainās mūsu elpošana. Šī elpošana paliek tāda saraustīta, virspusēja, un līdz ar to tas maina mūsu veģetatīvo sistēmu, bet mūsu veģetatīvā, tātad viņa atbild par šo, viņa sastāv no divām, parasimpātiskā un simpātiskā. Ja? Viena simpātiskā ir tā uzbudinošā, un parasimpātiskā ir tā, kas atkal vairāk nomierina mūs. Un tad mēs esam tādā uzbudinātā stāvoklī, un tad, kad ir tas uzbudinātais stāvoklis, mēs varbūt pat tajā brīdī nepievēršam uzmanību, bet ir sajūta, ka ir grūti elpot, un tad cilvēks cenšas pēc iespējas dziļāk vilkt to gaisu iekšā, vairāk elpot, un tad notiek tas, ka es,
varbūt pat tūlītās iziesim tādu atkal tādu nelielu testu, un jūs man paši izstāstīsiet, kā jūs jūtaties, un tālāk tad es turpināšu šo stāstu. Tie, kas ir klātesoši, vienkārši paņemat tagad un tā dziļi un strauji tā. Tā pālpojat, nu, tā intensīvi, vismaz kaut kādas, nu, piecas, sešas tādas intensīvas, dziļas elpas, tādas straujas, dziļas, ievelkat iekšā, tā lai ir pilnas plaušas ar šo gaisu piesātinātas. Un pēc tam paskatieties, sajūtat, kāds ir jūsu stāvoklis tajā brīdī. Un to man uzrakstat šeit pat apakšā lejā ir čatiņš. Tad, kad jūs uzbrauksiet ar pelīti, pakustināsiet pelīti, izmetīsies tāds lodziņš, un tur jūs ieraudzīsiet tāds otrais, jā, otrā ikoniņa čatiņš, un tur lūdzu ierakstiet man, kādas ir jūsu sajūtas pēc tādas intensīvas elpošanas. Jo, nu, pa lielam, kas notika? Jūs piesātinājāt sevi ar skābekli. Un bieži vien visi saka, ka mums tā kā pietrūkst skābeklis, pietrūkst gaisa, un cilvēkam, nu, tas ir tas akūtākais, kad viņš jau grib elpot, viņam ir grūti, jā, viņš elpo ar vien dziļāk un straujāk, jā, iekšā šo gaisu. Un tāpēc es gribētu, lai jūs man tagad uzrakstat, kādas ir jūsu visiem sajūtas, tie, kas ir klātesoši. Lūdzu, esat aktīvi, lai es varu tālāk turpināt. Vienkārši nav jāraksta garos teikumos, īsti tādu teikumiņu, kādas ir jūsu tās sajūtas, kad jūs tā intensīvi, dziļi tā dziļi, dziļi ievilkāt šo te gaisu, nu, kādas 5, 6 reizes. Lūdzu, uzrakstat man. Tā, labi, pirmo jau es redzu. Galvas griešanās, ja? Tātad galva griežas. Labi. Uh, uznāca klepus. Labi. Lūdzu, visi aktīvi rakstam, ja? Lai es varu turpināt. Tātad, veicot intensīvu ieelpu, paskatieties, kādas ir jūsu sajūtas. Sandra, Dace, lūdzu, arī uzrakstat, kādas ir jūsu sajūtas. Un, jo tas tieši arī ir tas, ka tad, kad mēs šādi intensīvi pālpojam, tad tiešām notiek tas, ka sākā rēbt galva, tāds acīs dīvains, jā, tāds tā kā tumšs paliek, tā kā citiem pat tā kā nevisai labi ap tūšu, jā. Citi reku raksta, tad šis lapus, jā, rodas. Tad kāpēc tas viss notiek? Un parasti notiek tas, kad arī stresā, tātad, jā, Dāca raksta, krūtis dedzina un nedaudz, tā, mirklītis slēgšu to čatu. Nedaudz arī nāsis svīst. Reibst galva. Jā, jā. Tātad krūtis dedzina. Jā, nu tad
tagad es jums arī varu pastāstīt, kāpēc viss šīs te lietas ar jums notiek. Un parasti tā ir intensīva. Tad, kad jums ir stress, jūs pat to nepamanat, kad jums paliek, nu, kad jūs gribat dziļāk un straujāk elpot un vilkt šo te gaisu iekšā. Un tas nozīmē, ka tajā brīdī jūsu asins ir piesātinātas, ļoti piesātinātas ar skābekli, bet nav šī pareizā gāzu apmaiņa, jo ogliskābā gāze viņa nespēja atvienot šo skābekļa atomu, tāpēc, ka viņi ir nepietiekoši. Tik, cik ir ogliskābā gāze, tik viņa atvieno, un tas arī ir viss. Un tas nozīmē, ka pa maza ir šīs te ogliskābās gāzes, jo pie viena šī dzelsa mums ir, teksim, tad, kad mēs ieelpojam, šis skābeklis ieiet mūsu caur plaušām, alveolās, un tur pieāķējās 4 atomiem, ja, un molekulu, ja, ar dzelzi un hemoglobīnu. Un tālāk tas hemoglobīns sasien šo skābekli un nes pa asinīm. Un tad ogliskābā gāze atsaitē šo hemoglobīnu, lai notiktu šī te apmaiņa un pieāķētos un tālāk aiznestu šo ogliskābo gāzi izvadītu laukā. Bet pat cik ogliskābā gāze ir nepietiekoša, jo ir pārāk daudz šis skābeklis, tad šāds skābeklis viņš netiek šūnās, un šūnas tā vai tā nesaņem šo skābekli pietiekoši. Kaut tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, lai šūnas saņemtu šo skābekli. Un tad notiek tas, kad gludā muskulatūrā veidojās tonus. Un kas tad ir šis tonus? Šis tonus ir tā kā viss tā gludā muskulatūra, viņa tā kā sašaurinās. Ja mēs tagad sākam skatīties, kas ir šī te gludā muskulatūra, tad, lūk, sākot ar visām šīm te plaušām bronhiem, tur ir gludā muskulatūra, un tāpēc, lūk, dažiem sāk veidoties klepus, jā, sāka nākt klepus. Bieži vien cilvēkiem aiziet līdz asmai, jā, jo šāds te ilgstošs šis tonus veicina visas šīs te asmātiskās problēmas, šī bronhiālā asma, ja, problēmas ar bronhiem, ar plaušām, tās ir visas šīs te bronhu plaušu slimības. Gludā muskulatūra ir sirds un asinsvadu, tāpēc arī šeit bija kādam dedzinoša sajūta krūtīs, ja, tātad sirds un asinsvadu šī te sistēma arī tātad sašaurinās, veicina, ja, šo saspringumu. Tā ir arī gremošana. Tātad arī gremošanas sistēma visa, ja, tātad arī noslēdzās, ja, veido šo te tonusu un barība netiek sagramota. Un tad atkal sākā veidoties problēmas gremošanā. Un lūk, mēs tagad redzam, jā, cik kādas ir visas šīs te problēmas, kādas var sākt veidoties pie visas šī te stresa. Un tāpēc tūlītās mēs atkal veiksim daudz dažādus testus, lai atkal pārliecinātos, cik tālu tas viss ir aizgājis jums. Un paņemsim tagad tādu testu. Vajadzēs tā, kad jums ir jāapsēžās tā, kad jūs varēsiet tā
strauji piecelties. Bet, ieņemat tādu pozīciju, kad, lai tagad jūs sēžat, un pēc tam jūs varat tā strauji piecelties, jo tūlītās mēs pārbaudīsim sirds un asinsvadu sistēmu, kā strādā un darbojas. Tātad jūsu sirds un asinsvadu sistēma, un tāpēc. Tagad, ko mēs darām, paņemsiet mazos pirkstiņus, sāķēsiet, jā, tos pirkstiņus un sirds augstumā turēsiet, un tad jūs ieelposiet, un tad tādu tā kā zalvi strauji izelposiet. Šādi te. Un aizturēsiet gaisu un vilksiet pirkstu katru uz savu pusi. Un tad, kad es teikšu stop, tad jūs atlaidīsiet vaļā, strauji piecelsieties, aizvērsiet acis un sapratīsiet, kas tajā brīdī notiek. Vai jums ir tāda tā kā nosliece pa kreisi, jūs tā kā sākat šūpāties, vai jūs šūpājaties pa labi, vai jūs šūpājaties uz priekšu, vai jūs šūpājaties uz atpakaļ, vai stāvat taisni un vispār nešūpājaties. Labi, ok. Sapratāt, jā, tātad tas jums ir jāpārbauda. Tātad ieņemat tādu pozīciju, saliekat mazos pirkstiņus, sirds līmenī, ievelkat gaisu un aizturat gaisu un velkat pirkstus, velkat, stop! Atlaižat vaļā un strauji ceļaties augšā un skatāties, uz kuru pusi jūs šūpā. Rokas varat nolaist gar sāniem, rokas nav jātur. Ok, pārbaudam vēlreiz. Tātad rokas nolaižam gar sāniem, rokas nevajag pacelt, jā? Jā, sēžamies vēlreiz, sāķējam pirkstiņus, ieelpa un izelpa. Aizturam un velkam. Katru savu pusi turam gaisu, velkam, atlaižam vaļā un strauji ceļamies augšā, rokas gar sāniem, aiztaisam acis un skatāmies, uz kur jums gribās ķermenim iet uz priekšu, uz atpakaļ. Piefiksējiet to pa labi vai pa kreisi. Un čatiņā man uzrakstat atkal. Tātad jūs divas reizes, tā, kad sevi pārbaudījāt, tātad, un apmēram jau saprotat, vai jūs stāvat taisni, jums nekur negribās noslēgties, vai jums tomēr tā kā liekas, ka jūs vairāk tā kā pa kreisi ejat, vai vairāk tā kā pa labi ejat, vai, un čātiņā šeit rakstat, jā, man. Tā, un es tikmēr tā paskatīšos. Tā tad nedaudz uz priekšu. Ok. Rakstam visi. Tā tad nedaudz uz, tā tad vēl uz priekšu. Pa kreisi. Bez šūpāšanās. Tātad tas nozīmē taisni, jā. Nedaudz uz aizmuguri. Aha, labi. Tātad, nu tad, ko tad tas, tā, apsveic, mums ir viens, kas
nešūpojas, kas taisni, jā, tātad, bet, nu, var vēlreiz, jā, pārbaudīt šo te testu kādā citā laikā. Tātad taisni tas nozīmē, ka ar asinsvadiem viss ir kārtībā, sirds un asinsvadi viss ir kārtībā. Ja pa labi, tad tas nozīmē, ka cilvēkam vairāk ir jāstrādā ar aknu un jāpadomā par aknu, jā, par aknas šo uzlabošanu. Ja pa kreisi, tad tā ir sirsniņa. Tad jāpadomā par sirdi. Ja cilvēks uz priekšu, tad tur ir bronhu problēmas, jā. Un ja uz atpakaļu skatījos, kad bija, jā, nebija uz atpakaļ, uz priekšu bija. Nedaudz uz aizmuguri, ir vienam, ja. Tad tur ir urīnpūšļu sistēma. Jā, tad tur ir jāpaskatās, lūk, jāpadomā par savu urīnpūšļu sistēmu. Tātad nieres, urīnpūslis, jā, viss tas. Varētu pat teikt, nu, šī te arī, nu, reproduktīvā sistēma visa. Tagad mēs veiksim tādu testu, ka jūs uzliksiet roku uz nabiņu. Šeit, kur jums ir naba, ja, uzliekam roku virsū. Un tagad paskatāmies, kā jūs elpojat. Vienkārši uzliekat roku uz nabas un pāelpojat. Veicat elpošanu, ielpa, izelpa. Un tagad piefiksējiet, kā strādā jūsu vēders. Vai pie ielpas, tieši pie ielpas, vēders iet uz roku virsū vai stumjās no rokas nost. Un atkal rakstiet man čatiņā. Pie ielpas vēders stumjās uz roku vai nost no rokas. Tātad pie ielpas. Tātad vienkārši veicat ielpu un pēc tam izelpojot atkal ielpa, izelpojat un paskatieties, kā tas vēders jums strādā. Jā, vai tā nabiņa jums, nu, tā kā spiežās uz roku virsū, pie ielpas vai pie ielpas nabiņa iet prom no rokas. Ja kādam ir grūti noteikt, tad arī man rakstat, kad nevar saprast, jo tas arī tāds rādītājs. Tātad pie ielpas uz roku, tā uz roku, reizē ar krūškuru paceļas. Ja nepiedomāju, tad nekas nemainās. Uz roku, uz roku, uz roku. Ok. Tātad sākšu ar to, ka nu, tie, kas jūs esat, jā, tātad jums visiem ļoti labi elpošana ir pareiza. Nu, pareizā ar to, ka šī sistēma ir tāda līdzīga kā balonam. Ja jūs šo gaisu valkat uz iekšu, tas nozīmē, ka jūs tā kā pūšat šo balonu, un balons piepūšās. Un valkot gaisu uz iekšu, jā, vēders jūsu piepūšās, un respektīvi virzās uz roku. Tā, kad jūs izelpojat, tā
kad mēs izlaižam gaisu balonam, tad balons pieplok, un arī vēders, viņš tā kā pieplok. Ja? Tiem, kuriem bija tur grūtāk saprast, tad šeit arī ir tas, ka šādiem cilvēkiem ir zems asinsspiediens, viņiem ļoti sekla elpošana. Tā elpošana ir tik sekla, kad cilvēks pat nesaprot, kā viņš elpo. Viņš vispār nejūt to savu elpošanu. Ja? Liekas, ka tur vispār stāv viss uz vietas, tā, kad viņš elpo. Jo tā notiek, ka sevišķi tad, kad ja mēs koncentrējamies uz kaut ko, ja, tad jūs piefiksējat, piemēram, tagad jūs klausāties mani, un ir sajūta, ka jūs vispār neelpojat, jo jūs tik ļoti gribat dzirdēt, ko es to visu stāstu, ja. Un tāpēc ir tā, ka mēs koncentrējamies, tad liekas, ka mēs vispār neelpojam. Nu, tad iedomājieties, ja ikdienā jūs visu laiku šādi te koncentrējaties, tad ir jā, šī te, jo vairāk jūs koncentrēties, teiksim, sežat pie kaut kāda datora, telefonā, jā, iekšā. Un sevišķi tagad ļoti bīstami ir jauniešiem un bērniem, tad, kad viņi ir telefonos, kas notiek? Tajā brīdī šis krūškurvis ir šādi te saliekts, un viņš šo te diafragmas daļu, viņš pilnīgi šitā te saspiež. Tad mēs šādi te pleciņi mums aiziet uz priekšu, ja, un cilvēks, ja, viņam mainās visa šī te krūškurvi forma, pilnīgi aiziet nepareiza. Tas krūškurvis saliecās šādi te, pleciņi aiziet uz priekšu, lāpstiņas izspiežās, ja, un šeit viss mainās. Un pat cik es nodarbojos arī ar taimasāžu, tad pirmais, kas ir, es veicu testu, ja, cilvēkiem, un ir ļoti daudz, ja, kur jau ir, es pilnīgi redzu ar šo te nepareizo krūškurvi, ja, izvietojumu. Protams, šeit arī ir spēlē psihosomātika lielu lomu, jo arī tie pleciņi, kāpēc arī vēl tie pleciņi iet tā kā uz priekšu, ir tas, ka tas ir tā kā mūsu bailes, jo mums gribās, mēs paši to neapzināmies, ja, bet ir tas moments, kad mēs gribam šitā te ievilkties iekšā, sarauties tā kā maziņas čupiņas, jā, lai neviens mums netiek klāt, lai neviens mūs neaiztiek, jā, no bailēm cilvēks šādi te tā kā mēģina pasargāties, un tad jau arī tie pleciņi iet uz priekšu. Bet tagad veiksim tādu testu. Es uzlikšu tulītās chronometru, un mēs ar jums noteiksim, kāda ir jūsu elpošana. Es jums teikšu starts, un jums būs jāskaita savas ieelpas. Bet šeit esiet lūdzu uzmanīgi ar to, ka necenšaties apzināti elpot. Mēģiniet elpot, kā jūs ikdienā to darat, tikai vienkārši skaitat, piemēram, ikdienā. 1, 2,
Trīs, ja? Nu, kā jūs ielpa, ja? Nu, un jūs vienkārši skaitat šīs savas ielpas, un tad, kad es teikšu stopu, tad jūs atkal rakstīsiet man savus ciparus. Bet daram tā, ka mēs veicam divas reizes šo testu, teiksim tā, kad es saku stopu, jūs piefiksējat to ciparu, un es vēlreiz uzņemšu to chronometru, un jūs atkal sāksiet skaitīt, lai jūs varētu salīdzināt šos savus cipariņus, vai atbilst. Bet vēlreiz lūkšu, necenšaties elpot apzināti, sevišķi meditatīvi. Jo tad tie rādītāji nebūs pareizi, un tad liksies, ka jums ir nopietnas veselības problēmas. Elpojiet, kā jūs ikdienā elpojat un vienkārši skaitat. Jūs tagad sēžat, jūs varat, teiksim, kaut kur skatīties apkārt un vienkārši piefiksēt savas ielpas. Es ceru, ka saprati, ja kāds nesaprata, paceļat rociņu tur atkal ekrānā vai uzliekat plusiņu. Es tikmēr sameklēšu chronometru. Tā. Nu, tad uzmanību un sākat. Vienkārši mierīgi elpojat un pieskaitat savas ielpas. Stop! Piefiksējiet savu cipariņu. Kā jau teicu, veicam pārbaudes testu. Tie, kas tagad pievienojās klātī, vēlreiz atkārtoju uzdevumu. Jums ir jāskaita sava ielpa. Tā kā jūs ikdienā mierīgi sēžat un elpojat, tā arī tagad vienkārši tagad skaitat. Ielpa, izelpa 1, ielpa, izelpa 2, bet necenšaties apzināti elpot. Elpojiet tā, kā jūs ikdienā elpojat, un saskaitat savas šīs te elpas. Un tad jūs man abus cipariņus uzrakstat šeit čatiņā. Kādam varbūt būs tikai viens cipars, ja? Tātad uzmanību, sākam. Tā. Es ļoti atvainoju, nepareizi pateicu. Vēlreiz sākam. Es atvainojos. Vēl bija laiks. Uzmanību un sākam. Es vienkārši aizskaitījos ar savām.
Stop. Un tagad čatiņā uzrakstat abus cipariņus. Uzrakstat čatiņā, kādi ir jūsu abi cipariņi, vai viņi jums sakrit vai nesakrīt tam. Uzrakstat šeit pat atkal čatiņā apakšā, ja? Tā es redzu, pirmie 18, 16, 14, 13, 10, 12, aha, 9, rakstam, 20, tā, visi rakstam, 10, 1, aha, smejoties par citāti. Nu, katrā ziņā jūs jau to saņemsiet ierakstu un vēlreiz varēsiet visu to pārbaudīt, kā sakrīt jūsu cipariņi. Bet tā, tātad 11 un 8. Jo tā nebija sitas sirds. Nu jā, tūlīt, kad es jums pateikšu normu, tad jūs sapratīsiet. Jo, nu, es domāju, ka tiem, kuriem ir tie 11 un 8, 9, kad jūs jau centāties apzināti elpot, jo šeit ir, ieslēdzās tā meditatīvā apzinātā elpošana, jo ikdienā tā mēs neelpojam. Ikdienā pareizi būtu 16 sēdus stāvoklī, 18 stāvus stāvoklī. Tā būtu norma. Tiem, kam ir pāri normai virsa, jā, nu, mums te bija 20, jā, es zinu, ka ir cilvēkiem, kuriem pat ir 30, citiem pat ir bijis 40, jā. Tātad, nu, tur jau ir ļoti nopietnas jau veselības problēmas. Tur jau ir tiešām, nu, šis tonus, jā, tiem, kam ir šie te zemie cipari, nu, būtībā tiem visiem cilvēkiem, kas ir virs 18, jā, sākot jau tur 19, 20, jā, tad, nu, tur jau tendence uz augstiem asinsspiedieniem. Tiem, kam ir zemu, tiem atkal ir tas zemais asinsspiediens cilvēkiem. Zemes asinsspiediens. Tas atkal liecina, ka tiem cilvēkiem atkal ir pārāk liels šis stress dzīvē, otriem atkal ir pārāk, nu, pa maz skābeklis. Tiem, kam ir zemāks, ja, nu, pa maz šis skābeklis tomēr ir. Bet Un šeit atkal, jā, jūs noteikti varēsiet paši paņemt chronometru, pārbaudīt, jā, un necenšaties apzināti elpot. Elpojat, kā jūs ikdienā elpojat, un pārbaudat un paskatāties, kāda ir jūsu elpošana. Un, ja tomēr ir šie te zemie, jā, cipari, tas arī, jā, liecina, ka, nu, ir jau tendence uz kaut kādām veselības problēmām. Tagad mēs paņemsim tādu testu, ka Dats raksta, ka viņai arī ir zemes asinsspiediens.
Aha, un jūt, ka pa maz ir skābeklis un sirds. Aha, sirds nevaru. Aha, kaut kāds iekaisums. Ināra. Augsts asinsspiediens, jā. Tātad, nu tad Ināra, paskaties, jā, pat cik tu rakstīji, ka smejoties par šo te situāciju, un tad pārbaudi, jā, sev vēlreiz, jā, šo te pati. Es Uh, reizi 11, kur bija smējos par to situāciju, ka jūs to agrāk, jā, to chronometru. Bet 10 tas bija tā, kā saka, droši. Vienkārši ir tas, ka, nu, mēs cenšamies tā kā apzināti elpot. Jums vajag vienkārši tagad, neņemat tagad neko, nemēģināt vēlreiz to visu pārbaudīt, ja? Bet tad, kad beigsies, vienkārši pakustaties, iziet, ja? Apsēžties vēlreiz. Paskatieties, kā tad, ja jums ir, kad jūs izkustēsieties, iziesiet, ja, lai pārbaudītu to te visu vēlreiz. Jo ir tā, ka paši mums notiek tas, ka pašiem neapzināti mēs tā cenšamies lēnāk elpot. Ja? Bet nevis skaitam, kā mēs ikdienā, bet cenšamies apzināti elpot. Jo, ja ir tendence uz augstu šo spiedienu, tad nevajadzētu būt 11, tad vajadzētu būt kaut kur uz 18, ja, virs 16 vajadzētu būt. Ja. Nākošo testu mēs paskatīsimies, kāda ir jūsu gāzu apmaiņa. Un tāpēc uzdevums būs tāds, ka jūs ieelposiet šādi te dziļi un visu izelposiet. Un tad, kad jūs visu izelposiet laukā, tad jūs aiztaisīsiet degunu ciet, un ar šo te ciet degunu turēsiet tik ilgi gaisu, kamēr jūs jau vairs nevarat, jūs jūtat, ka viss jums pietrūks skābeklis, un jūs atlaižat degunu vaļā un piefiksējat to ciparu, kuru es tagad skaitīšu. Jo tagad darīsim tā, ka es tagad skaitīšu ciparus, un jums būs jāpiefiksē savs cipars. Un atkal veiksim divas reizes, jā, tātad pārbaudas šo te testu. Tāpēc vēlreiz stāstu. To visu mēs darām pie izelpas. Mēs ieelpojam un visu izpūšam laukā, aiztaisam degunu un neelpojam. Un es skaitīšu, un jūs turēsiet ciet degunu tik ilgi, cik jūs varat noturēt to gaisu. Bet degunam ir jābūt obligāti ciet. Jo pieredze rāda, ja jūs neaiztaisat degunu, jūs automātiski izelpojot, ievelkat gaisu atpakaļ. Ja? Un tad atkal mēs nevaram pareizi noteikt šo normu. Tāpēc darat to lūdzu, tā kā es jums stāstu, aiztaisat šo degunu ciet. Un tā, gatavi, ieelpa un izelpa. Ciet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nu, stop, ja? Um, vai kādam bija vairāk par 45? Uzliekat man plusiņu. Ja nebija, tad vēlreiz ieelpa un izelpa visa. Ciet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Un tagad atkal čatiņā uzrakstat man savus cipariņus, pirmo cipariņu un otro cipariņu. Um, 27, 24, 25. Tur tāda liela starpība, 25 un 37. 25, 30. Aivar vēlreiz pārbaudi. 35, 37, 25, 25, 29, 35 arī tāda liela starpība. Tā, vēlreiz tad izējām. Vēlreiz tad izējām, jo diezgan tāda krāsā, nu, starpība, jā, tiem te cipariem jums. Vēlreiz sagatavojamies un ieelpa un visu izelpojam. Stop! Sākam! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Labi. Nu tad kāds tagad ir šis te cipars? Bet rakstat visu tagad 3, jo jūs man aiziesiet un es jau vairs neredzēšu. Rakstat vēlreiz visus 3 ciparus. Tātad, ok, jā, tātad lūk, un 25, 30, 30. Tātad ir 30, ok. 29, 35, 40. Aha. 25, 37, 35. Ok.
Nu, redz, tas arī paliek jau tas vidējais, ja? Tātad 38, tātad 28, aha. Un tas arī būs tas, var teikt, tas vidējais. Nu tā, nu tātad varu pateikt, ka jums visiem ir, nav šī te gāzu apmaiņa stabila, jo norma īstenībā ir 60. Es vienkārši skaitīju tikai līdz 45, jo tāpēc, kad pieredze jau rāda, ka retais, kurš aizbrauc līdz tiem 40, 45, līdz 60, man vēl nav manā praksē gadījies, jā, kad aizbraucam, bet, teiksim, pašai man, jā, man jau tur ir jau tā elpošana jau iekšā, protams, ka man tur es varu vēl ilgāk, jā, tur līdz pat pāri, 2 minūtēm noturēt. Es jau vairs neatceros, cik man tur, es jau vienbrīd tādas visādas rekordus taisīju un tā. Bet, jā, šeit ir tas, ka tie, kas aizbrauca līdz 30, jau ir apsveicami, jā, kad tas, teiksim, nav norma, jā, bet, arī, tas, vismaz, jo ir, kur, cilvēki pat līdz 30, jā, nevar aizvilkt. Tas jau liecina, jā, ka, kā jau es jums teicu, tur notiek šīs plūdās muskulatūras, šīs spazmas, jā, un līdz ar to sākas jau kaut kādas, lēnām sākas jau kaut kādas veselības arī problēmas. Un tad, kad jau mums jau ir hroniska slimība, tad pa lielam tā hroniskā slimība mums ir briedusi kaut kur jau 5, 10 gadi, jā, kamēr tas viss ir, lūk, lēnām nobriedis. Un tāpēc, lūk, man jums ir tāds foršs piedāvājums, kad es veicu elpošanas kursu. Jā, jūs varat pieteikties uz elpošanas kursu, un šis elpošanas kurs mums sāktos 10. oktobrī. 10. oktobrī, ko tad mēs darītu? Pirmais, mēs iemācītos pamatā elpošanu, kas sastāv viņa skaitā tā kā pilnā elpošana, mēs iemācītos piepildīt visu savu krūškurvi. Jo šobrīd, tad, kad cilvēks elpo ikdienā, viens man tur bija arī rakstījis, ja, kad tā kā šī vēders iet un pēc tam aiziet uz augšu, ja, jo ikdienā mēs vairāk elpojam ar krūškurvi, tātad mums tā pavalkās šīs te ribiņas, un mēs piepildām savas plaušas. Lūk, lai jūs saprastu, es tūlīt tās liekšu tādu zīmējumu. Protams, es zīmēšu vienu plaušu, ja. Un skatāmies, tātad, tad, kad mēs elpojam ar vēderu, ar šo te diafragmu, ja, tad mēs, var teikt, piepildām lielāko daļu plaušu. Ot, protams, es jums tā, lai jūs apmēram saprotat.
šitik, ja, mēs piepildām plaušas. Tad, kad mēs elpojam ikdienā, tad mēs piepildām tikai šādu te daļiņu plaušas ar šo krūškuru, ja? Nu, un šīs te plaušu galotnes bieži vien mēs piepildām tad, kad mēs fiziski strādājam, tad šīs te plaušu galotnes mēs piepildām šādi te mēs piepildām pie kaut kādiem sportiem, fiziskiem darbiem, tā tālāk, ja? Tad, bet mēs ar jums mācīsimies. Un tāpēc, lūk, bieži vien droši vien esat dzirdējuši, jogas iesaka elpot ar vēderu. Ja? Jo tad mēs lielāko daļu plaušas piepildam ar šo skābekli. Bet mēs ar jums mācīsimies piepildīt visu plaušu. Tātad, un kopā es piedāvāju 21 nodarbību elpošanas. Jāsaka tā, ka šī te pirmā, ko mēs mācīsimies elpot pilnu plaušu, tā ir tā pamata, uz kuras bāzēsies arī visi elpošanas vingrinājumi. Un šī elpošana palīdz pie augstā asinsspiediena, regulē sirds un asinsrites darbību. Ar šo elpošanu mēs apskābekļojam visu šo te plaušu, un līdz ar to notiek tādi spēcīgi šūnu reģenerācijas procesi, tāda atjaunošanas procesi, jo, redziet, skābeklim ir tāds uzdevums, viņš 80% saražo enerģiju un 20% aiziet reģenerācijai, šūnu atjaunošanai. Un praktizētais, kas lūk, iemācīsies apskābekļot visu savu šo plaušu, būtībā viņš aizmirsīs par tādām slimībām kā angīna, bronhiekaisums, augstēšanās, iesnas, ja, jo tas elpošanai ir ļoti liels spēks. Tad otrā nodarbība mums būs tāds elpošanas vingrinājums, kurš sauksies jaunības eliksīrs. Un, ja cilvēks arī šo te elpošanu praktizēs, tad būtībā, ko dara šī elpošana? Viņa arī atjauno organismu. Un viņa ir tik spēcīga, ka padara cilvēku jaunāku, jo notiek ļoti tādi spēcīgi atjaunošanas procesi. Pētot šo elpošanu dziļāk, noskaidrojās, ka šie vingrinājumi ir saistīti ar mūsu čiekuru veida dziedzeri, epifīzi, mugurkaulu, un tādu svarīgu endokrīno dziedzeru kā vairogdziedzers. Un tāpēc šī elpošana būs vairāk tā kā vairogdziedzerim, ja, un līdz ar to praktizētājs atjauno savu imūno sistēmu. Un, protams, visas tās izrietošās sekas, kas ir saistītas ar to, ar tieši vairogdziedzeri, tātad sakārtos visas šīs te vairogdziedzeri problēmas. Un vairogdziedzers neaizmirst, tad ir saistīts arī ar hormonālo disbalansu un tātad svara samazināšanos, svara pieaugumu, nagiem, matiem, jā, visu var teikt, tā kā
Protams, šīs elpošanas tehnikas jums būs tā kā tāds zāļu skapīts, kur jūs varēsiet pielietot savā dzīvē, un līdz ar to jūs zināsiet, pie kādām problēmām, kādu elpošanu apgūt. Trešajā nodarbībā mēs mācīsimies elpošanu uz sāpošām un problemātiskām vietām. Ja cilvēks regulāri elpo šo tehniku, tad iespējams noņemt sāpes un izdziedināt, sakārtot šīs problemātiskās vietas. Ja? Tad lūk. Ceturtajā nodarbībā atkal būs elpošanas tehnika, kas samazinās augstu ķermeņa temperatūru. Tātad šo tehniku var pielietot pie visādiem druģiem, augstas temperatūras. Sevišķi, ja ir saules dūriens, viņa man ļoti palīdzēja. Šī tehnika, var teikt, izglāba manu dzīvību. Un vispār jogas uzskata, ja šo tehniku izelpo 42 reizes, tad samazina novecošanas procesus. Viņam, šeit saistībā ar šo elpošanu notiek darbs tieši ar trīskāršo meridiānu, kas tieši regulē šo ķermeņa temperatūru. Un šī elpošana arī strādā tādā šūnu molekulārā līmenī, ievibrējot katru šūniņu tādā savā frekvencē. Piektā elpošana mums būs saistīta ar veģetatīvo nervu sistēmu. Tā kā lūk visiem, kam ir tā veģetatīvā distonija, tiem, kam ir depresijas, migrēnas, galvas sāpes, asmas, diabēti, šī elpošana palīdzēs. Sestā mums elpošana būs saistīta ar gremošanas sistēmu, tātad viņi uzlabos visas gremošanas problēmas, tādas kā noņems vēderas sāpes, kuņģu un zarnu traktu problēmas, viss, kas jums ir saistīts, tur kuņģa spiešana, smaguma sajūta, vēdera pūšanās, gāzēšanās, vēdera aizcietējumi, katrā noregulēs visu to gremošanu. Ja? Septītā. Tā būs stresa likvidēšanai, jo tad, kad tieši mums ir tas stress, tad tajā brīdī apstājās viss. Apstājās grēmošana, reproduktīvā, imūnā, bloķējās visi svarīgie procesi, jo tā ir iekodēts mums, diemžēl, DNS, šūna, ka šajā brīdī, stresa brīdī, pastiprināti izdalās adrenalīns, kortizols, un visi tie stresa hormoni, kas bloķē visas tās sistēmas, un tāpēc mēs mācīsimies šo stresa elpošanu. Astotā, tā būs organisma attīrošā. Viņa attīrīs organismu no šlakām, toksīniem, kaitīgām vielām, sārņiem. Elpošana attīra asinis, gļotainos aplikumus, plaušas un visas ķermeņa šūnas. Līdz ar to šī elpošana ļoti labi ārstē iesnas, klepu, attīra bronhus, plaušas, uzlabo smadzeņu darbību, palielina plaušu tilpumu. Vispār uzlabo fizisko un imunitāti. Un kā jau es teicu, katra šo elpošanu, kuru jūs iemācīsieties, jūs zināsiet, kā viņu pielietot, jo jūs sapratīsiet, ka jūs varat nelietot medikamentus, bet palīdzēt sev šādi ar elpošanu. Un es vienmēr esmu teikusi, man ir bijuši tik daudz cilvēku, piemēram, cilvēkam sāp galva, viņš jau meklē tur pēc tabletēm vai kādam nav kāda pretsāpju, Un es vienmēr saku, pamēģini pa priekšu elpošanu, to tableti tu vienmēr paspēsi iedzert, un tad, kad cilvēks palpo, viņš saprot, ka bāc tas viss strādā.
Jo, nu es jums pasaku, tas viss ir tiešām iziets caur ļoti daudz cilvēku prizmām, un cilvēki ir vienkārši pateicīgi. Es vispār uzskatu, ka katram cilvēkam jau pirmstot ir jāiemācās visas šīs te elpošanas tehnikas, lai viņš mācētu palīdzēt sev jebkurā brīdī, jebkādā situācijā. Jo nekad mums nekas par rokai nav līdzi. Bet šis ir jūsu tāds zāļu skapīts, kur jūs vienmēr paņemsiet visur līdzi. Devītais mums elpošanas vingrinājums būs saistīts ar tūpļu un starpenes muskuli. Viņš vispār skaitās arī tāds jaunības atjaunošanas muskulis, kas atbildīgs par novecošanu, starp citu, ja. Viņš ir saistīts ar asins cirkulāciju un dzimumšūnu hormoniem. Līdz ar to viņš regulē šos te novecošanas procesus. Ar šo elpošanu cilvēki ir ļoti daudz palīdzējuši, sevišķi tiem, kuriem ir urīna nesaturēšana. Jā, ļoti labi šīs elpošanas tehnika palīdza. 10. elpošana uzlabos to centra darbību, kas atbild par apkārtējās vides smalko uztveri. Ar šo jūs palielināsiet gan plaušu kapacitāti, ar šo elpošanu viņa palīdz tiem, kam ir kaut kādas intensīvās galvas sāpes, kam ir kaut kādi asinsvadu tonusi. Šīs te, ja cilvēkam ir kaut kāds grūts dzīves periods, jo šī elpošana, viņa izmaina asins hematoloģiskajos procesos. Viņa palielina sarkano asins šūnu skaitu un uzlabo skābekļa transformēšanu uz audiem. No ķermeņa šūnām tiek izvadītas arī viss tās kaitīgās gāzes. Un vispār man šis ir, var teikt, viens no tādiem maniem mīļākajiem elpošanas vingrinājumiem, kurus pilnīgi izelpoju katru dienu, jo es pilnīgi redzu, kā izmainās seja, kā pazūd tūskan, pazūd nogurums. Un, jā. 11. Tā elpošana ļoti labi izārstē viss, kas ar plaušām saistīts, tādas kā tuberkuloze, asma. Sevišķi ieteicams šo elpošanu, ja ir kaut kādas aizdomas tur uz audzējiem, ja. Jo organisms tiek piesātināts ar šo skābekli, un šeit notiek šī normālā gāzu apmaiņa. Lai nebūtu, teiksim, tas vingrinājums ir ieteicams tiem, kam ir aizdusa. Ļoti labi šis vingrinājums veicina kaloriju sadedzināšanu, līdz ar to tonizē vēdera muskulatūru, padara slaidāku, jo ko tad skābeklis dara? Skābeklis sašķeļ jūsu lielās tauku molekulas, lai saražotu šo te enerģiju. Skābeklim ir jāsašķeļ šīs tauku molekulas. Tad viņš lūk pārveido to visu aminoskābēs.
un tā tālāk. Jā, tātad vitamīnos, minerāļos. 12. būs elpošanas tehnika tieši sirdī saistīta, kas uzlabos tieši sirsniņu. 13. būs saistīta ar plaušām, kas uzlabos plaušas. 14. būs saistīta aknai. 15. uzlabos nieres, 16. aizkuņģa dziedzera liesu, 17. būs, kad mēs aktivizēsim ķekura veida dziedzeri, kas veicinās garīgas spējas, sevišķi cilvēkiem izpaužas ar talantiem. Šī elpošana arī palīdz pie stresa, nomierina, sakārto domas, nervu sistēmu. 18. būs enerģētiskā elpošana, kas iedos enerģiju visai dienai. Jums būs mundrums. Šī elpošana vispār pat palīdz pie atkarībām. Piemēram, ja jums ir tāda tendence kā vakaros kaut ko pagraust, jā, vai kaut ko saldu apēst, vai jūs pīpēt, jā, tad šī elpošana palīdz pie atkarībām. 19. būs mugurai un sprandai. Tātad likvidēs, jā, tiem, kuriem viss tās muguras un sprandas sāpes, jā, atbrīvos visu to muskulatūru. 20. mēs mācīsimies elpošanu pēc Buteyko metodes. Tā ir ļoti laba elpošana. Buteyko ir ļoti daudziem cilvēkiem palīdzējis. Un šeit arī būs saistīts, kad mēs palielināsim šo CO2 asinīs, tātad ogliskābo gāzi, tas, kas jums tagad pēdējā testā visiem trūka. Un 21. jūs iepazīsieties ar manis pašas izstrādāto elpošanas tehniku. Jo pateicoties visām šīm elpošanām, es esmu izstrādājis arī savu šo te elpošanas tehniku, un tāpēc labprāt arī ar jums visiem ar to padalītos. Tāds ir mans šis piedāvājums. Un tātad visas šīs te nodarbības šobrīd ir tā, ka šis ir online kurs, jā, tātad kurš būs katru ceturtdienu. Un katru ceturtdienu mēs no 19. sāksim šo startu, un mēs, var teikt, ka būs vienmēr atkārtojumi ieraksti, ja kāds netiek uz tiešraidēm, jā, jo nevienmēr visi tiek, jā, un noteikti jūs tie ieraksti paliks jūsu mantojumā, jūsu īpašumā, un jūs viņus varēsiet sev tur datorā saglabāt, un vienmēr, ja aizmirsīsies, jā, ieslēgt un atkal pārbaudīt, jā, kā tur, teiksim, jāelpo tur pie tādām problēmām, pie tādām problēmām. Un šī būs jums mēneša maksa, un šī mēneša maksa ir 4 nodarbības, un šī mēneša maksa ir 55 eiro mēneša maksa. Bet, ja jūs man tagad jums ir iespēja padomāt līdz tam 10. Jā, datumam. Tad līdz, teiksim,
ja jūs man maksājat, teiksim, piesakaties līdz pirmdienai, ja, uz šo te elpošanu, tad es jums dodu atlaidi, bet to es jums arī sūtīšu visu e-pastiņā. Tad es jums iedošu atlaidi un būs jums mēneša maksa 45 eiro. Bet šo visu informāciju ar visām šīm te elpošanām es jums nosūtīšu e-pastā. Ja? Tā, Dace raksta, jūs lūdzu varētu pastāstīt, kāda ir šamaniska elpošana. Nu, nezinu, par kādu šamanisku elpošanu, tām elpošanām ir ļoti plašs, ja, bet starp citu, mums būs arī viena šamaniskā elpošana, tā tieši, kas ir saistīta ar šo te vairogdiedru, bet to es jums visu stāstīšu nodarbībā. Ja, tā kā, lūk, ja, padomājiet par šīm te dienām, ja, vēlreiz iziet šos te visus testus, varbūt tiekamies ar jums nodarbībās. Ja? Nu ko, varbūt ir vēl kādi jautājumi, tad vēl rakstat, un ar to tad mēs arī atvadamies. Kā pareizi elpot tagad, nodarbojoties ar peldēšanu, vairogdziedrs ir izoperēts. Jā. Jā, lūk, tas jau ir tas, kad vairogdziedrs jau ir izoperēts, un tad šī te elpošana tieši jums būtu, jāsaka, jūsu elpošana, tieši ko Dācis teica, ja tā šamaniskā elpošana, tā būtu tā tieši jūs, tiem, kuriem jau šī te problēma, ja, kad ir izoperēts šis te vairogdziedzers, jo, tas arī ir viss saistīts ar šo te asinsriti, jo caur šo te vairogdziedzeru jau mums iziet visi šie te asinsvadi cauri, ja. Kā pareizi tagad nodarboties ar peldēšanu, kā pareizi elpot, nodarbojoties ar peldēšanu. Vispār pie sportiem jāsaka tā, ka pareizāk būtu drusciņ garāk izelpot. Ja, un, piemēram, arī tad, kad, piemēram, jums sporta laikā, es zinu, tas ir viens no akūtākajiem, pat nevajag sportu. Es atceros, kad skrēju, steidzos, un pie nepareizas elpošanas iesāpējās sāns labais, ja? Un tas ir šajā te stresa brīdī, ja, kad tu steidzies, un kas tajā te brīdī vajag tieši izelpu uztaisīt. Vienkārši tā visu izelpu, un nevis ievilkt gaisu, bet tas gaiss tā kā automātiski ienāk, ja, un čekšā, un vēlreiz tā. Tā kā izspiest vismaz 3 reizes, tā ka visas plaušas ir tukšas, ja, un pāriet uzreiz visas šīs te sāpes. Es atceros skolas laikā, man bija tādas problēmas, ja, sporta skolotāji būtu šo mācījuši bērniem, tas būtu ļoti lieliski. Kāds gribēja kaut ko teikt? Vienkārši ieslēdz mikrofonu.
Nu, ko, ja jautājumu vairāk nav, tad ar to mēs arī noslēdzam šo te nodarbību. Un, nu, tad padomājiet, un varbūt tiekamies, jo šīs elpošanas tehnikas tiešām ir ļoti vērtīgas. Tā kā es teicu, iesaku katram viņas iemācīties, jo tas būs tāds jūsu zāļu skapītis jums pie dažādām veselības problēmām. Labi, ar to es arī no jums atvedos. Atā.